Google Ads konta izveide. Lai mēs izveidotu Google Ads kontu, mums ir nepieciešams ieiet savā Google kontā. Google konts, kur izmantojam, lai piekļūtu pie Gmail, pie citiem servisiem, un līdzīgi arī Google Ads tiks sasaistīts kopā ar mūsu Google kontu. Lai mēs izveidotu tieši Google reklāmu kontu, mums jādodās uz adresi ads.google.com, un mums atvērsies vai nu angļu valodā, līdzīgi kā mēs to redzam šobrīd, šī mājaslapa, vai arī latviešu valodā. Ja mums ir latviešu valodā atverās šādā veidā adrese, augšpusē varēsim redzēt arī informāciju par piedāvājumu, kas ir no Google, mēs šobrīd pieejams, ka mums ir iespēja saņemt naudu atpakaļ, gan brīdī, ka mēs esam iztērējuši pietiekami lielu apjomu ar budžetu. Var izmantot augšpusē šeit pogu vai paskrolēt mazliet zemāk un redzēsim iespējas, ko mums Google šobrīd piedāvā. Tas ir 3 iespējas. Redzam, šeit arī piedāvājums A, B, C, un attiecīgi jūs izvēlaties pirms reģistrācijas. Pirmais variants 350 eiro un atgūsiet pēc tam papildus naudu kredīta veidā, un šeit atkal uz priekšu ir 1000 eiro iztērēti 700 eiro, ja budžets būs lielāks, 60 dienu laikā tiks iztērēta šī naudiņa, tad savukārt reklāmas kredīts papildus, kas tiks pieskatīts, būs jau šeit 1000. Redzam, protams, viss vienkāršāk ir izmantot sākotnē 350 eiro un iegūsiet 350 eiro kā reklāmas kredītu. Tas ir pietiekami liels ieguvums. Bet mēs palūkosimies, kā mēs varam izveidot kontu angļu valodas versijā, jo šādi būs ierastāk un saprotamāk, lai varētu arī šādi turpināt. Lai mēs to darītu, augšpusē poga Start Now, klikšķinot virsū, atvērsies iespēja tālāk izveidot jaunu Google reklāmu kontu. Lūk, šeit. Ja jums līdz šim nav bijuši reklāmu konti, nesat bijuši pieslēgts pie citiem Google Ads kontiem, šeit neradīsies šīs iespējas, kas ir redzams aktuāli šajā sarakstā, kas ir mans demo testa konts. Tādēļ, ko daram? Atzīmējam jauns Google Ads konts, klikšķinām šeit virsū. Mazliet uzgaidām un sāksies tālāk jau soli pa solim punkti, kas ir jāizdara, lai mēs šo kontu izveidotu. Uzreiz gribās piebilst, ka Google ļoti virz uz to, lai jūs izveidotu savu pirmo kampaņu uzreiz. Un tāpēc arī šeit vairāki soļi sākotnēji šķiet neloģiski, bet ja mēs paturam prātā, ka Google cenšas mūs piespiest ātrāk ķerties pie reklāmu veidošanas, tad to mēs labāk saprotam. Šajā video arī parādīšu, kā mēs no tā varam izvairīties. Pirmajā solī, kur mums jau vaicā par šīs kampaņas izveidi, šo ignorējam. Redzam, tā nav nekur aizvēršanas pogas, nekas tāds nav, bet mēs jebkur ārpus šī baltā laukuma uzkšāsim virsū un mēs viņu aizvērsim ciet. Un sākās darbs ar lapas aizpildīšanu. Šeit jānorāda informācija, kas mums ir svarīga. Un ar to arī sāksim. Šeit, kur mums ir biznesa nosaukums, šeit norādīsim vai nu uzņēmumu vai mājaslapas adresi, kuru mēs vēlamies izmantot. Šeit mēs brīvi izvēlēšos testa nosaukumu pietiekami plašu. Pikomedia demo 2025. Apzīmētu šī konta izveidi tieši šī video vajadzībām. Nākamais solis ir, kur jūs virzīsiet, uz kādu mājaslapu virzīsiet šo lietotāju. Atkal, tas vēl nav gala adrese, kur izmantosiet jau kampaņu veidošanu vispārējo, bet Google šajā brīdī to paveicā, un mēs atzīmēsim mājaslapu, piemēram, piko.media. Ja jums ir cits iespējas vajadzīgs, varat izvērtēt arī šīs papildus iespējas. Poga Next. Tātad šobrīd notiek izvērtēta lapas adrese. Nākamajā solī jau tiek piedāvāta iespēja savienot ar pārējiem kontiem, kas dažādi Google servisi, kas jums var būt noderīgi. Šo visu var izdarīt arī vēlāk, tieši tādēļ arī tas nav obligāti darāms. Šajā brīdī to var izdarīt vēlāk. Šeit apakšā parādās poga Skip, izmantojiet to, lai izlaistu šo iespēju.
šeit Google piedāvā izvēlēties, kāds būs jūsu galvenais reklāmas mērķis. Atkal, šīs iespējas mēs varam droši neatzīmēt, bet meklēt apakšā iespēju View more goal types, tātad izvēlēties citus mērķus, kurus mēs vēlamies. Klikšķinam šeit, apakšā. Un šajā posmā jau ierastā skip poga parādās, bet izmantosim citu iespēju, kas parādās apakšā, izveidot tikai kontu. Tas ir mūsu mērķis izveidot kontu bez reklāmas kampaņu izveides. Klikšķinam šeit uz mazākas saites un tālāk jau dosimies uz mūsu konta uzstādījumiem. Google automātiski balstoties uz informāciju viņam pieejamo ielasīs mūsu valsti, laika zonu un arī valūtu. Šo visu informāciju, kuru mēs šeit ievadīsim, mēs nevaram vēlāk šim kontam mainīt, tieši tādēļ esam pietiekami uzmanīgi un uzmanību pievēršam arī it sevišķi īpaši šeit tieši valūtāji, jo, ja jūs strādāsiet tālāk jau ar valūtu, jau eiro, jums ir vajadzīgs, tad, protams, šeit ir jāuzstāda eiro. Kā tu izdarīt? Redzam, ka šeit ir problemātiski un bieži vien šis gļuks netiek labots, ka šī valūtas izvēle nav pārāk vienkārša. Redzam, staigā, lēkā mēs nevaram īsti izvēlēties atbilstošo. Kā šo izdarīt vienkāršāk? Uz klaviatūras nospiežam pogu E, tad eiro, un klikšķinām tik ilgi, kamēr mēs varam atrast, lūk, šāds veids. Mēs atradām un varam nospiest enter vai nospiest ar peli, ja mums ļauj. Šāds gļuks eksistē jau ilgstoši, kādēļ Google to nenovērš, grūti pateikt. Kad šie visi trīs lauki ir sakārtot viss kārtībā, klikšķinām pogu turpināt, continue, uzgaidām, un šajā posmā mums Google pieprasīs izveidot un norādīt savu informāciju, kas ir vajadzīga maksājumiem. Ja kādreiz Google piedāvā izveidot kontu pilnībā bez finanšu informācijas atstāšanas, tad šobrīd tas ir mainījies, un šobrīd jums to nākas izdarīt un aizpildīt. Pievienot karti, kurai tiks īslaicīgi pagaidām fiksēti, rezervēti 10 eiro. Un pēc kāda laika šī naudiņa tiks noņemta nost. Tad palūkosimies soli pa solim, kā šo aizpildīt. Redzam, šī informācija vēlreiz augšpusē parādās. Valsts, laika zona. Ja jums ir kāds īpašais piedāvājums ar kodu, ko vēlaties izmantot, tad tā ir tā vieta, kur jūs šeit viņu iekopējat un atzīmējat. Nākamais solis. Ja jums jau ir kāds reklāmas apmaksāja profils izveidots, tad šeit jūs varat izmantot jau to, ja tas atbilst jūsu vajadzībām. Savukārt, ja jums ir vajadzība taisīt ko jaunu, varat atzīmēt pogu change un izveidot jaunu maksājumu profilu. Tas ir tie dati par jūsu organizāciju, par jums pašiem, un tā nav vēl maksājuma metode vai maksājuma veids. Tad tikai tie dati par jūsu organizāciju. Nākamais solis, kāds ir jūsu mērķis reklāmu izmantošanai? Vai tas domāts biznesam? Varbūt jums ir tomēr ārpus biznesa konts, līdz ar to tas ir nevalstiskās organizācijas, politiskās partijas, ziedojumi un tam līdzīgi. Visbiežāk tomēr tā būs biznesa iespēja, ko šeit atzīmēt, un līdz ar to šeit izmaiņas jums nav vajadzīgas. Nākamais solis ir jūsu reģistrācijas numurs pievienotās vērtības nodoklim. Ja jums tāds ir, jūs PVN maksātājs, un tādam jums vajadzētu būt izmantot Google Ads reklāmas, tad šeit to norādāt. Šo pusi izlaidīsim, un nākamais solis ir atzīmēt šeit iespēju pievienot vajadzīgo maksājumu iespēju. Visvienkāršāk ir atzīmēt kredīta vai debetkarti, klikšķinot šeit virsū, vai pievienot bankas kontu. Jāatzīst, ka manā pieredzē bankas kontu neizdodas pievienot
Swedbank rāda uz Google, Google rāda uz Swedbank, saka, kaut kur pa problēma pa ceļam ir, bet es zinu, ka Latvijā šis pakalpojums ir pieejams daži uzņēmēji organizācijas to izmanto. Varat arī mēģināt, ja tas jums dara ērtāk, bet ierasti tiek izmantots pirmais variants – kredītkarte vai debitkarte. Klikšķinot virsū, mēs pievienojam un atzīmējam, ievedam šeit mūsu kartes numuru un pievienojam. Šajā apmācību video es pievienošu karti, lai būtu kā piemērs, bet, protams, šī informācija pagaidām netiks atklāta. Kredītkaršu datus nevienam neizpaudiet, un tos vienmēr paturiet tikai sev. Kad šie dati ir aizpildīti, atzīmējiet šeit saglabāt karti, save card, un šī karte tiks pievienota jūsu profilam. Redzam, šeit viņa ir pievienota, un nākamajā solī varat atzīmēt, vai jūs vēlaties automātiskus maksājumus, vai tomēr vēlaties manuāls maksājumus. Mans ieteikums atzīmēt manuāls maksājumus un atzīmēt, šeit jūs varat atzīmēt uzreiz arī, cik jūs vēlaties veikt maksājumu, nebūs uzreiz jāveic, bet to varat darīt. Minimālais maksājuma apjoms ir 10 eiro, ko jūs veicat, un tad, kad jums ir vajadzība šo visu atkal papildināt kontu, veiciet iemaksu, un tad veidā būs daudz vienkāršāka un drošāka maksājuma kontrole, lai nebūtu situācija, ka pēkšņi Google Ads konts iztērē pārāk daudz naudas, jūsu kampaņas iztērē pārāk daudz naudas, un šī nauda automātiski noņemt no jūsu bankas kartes. Šeit norādīsim 10 eiro kā minimālo summu. Redzam, šeit viņš arī tu pateiks, ja gribam 1 eiro iemaksāt, teiks, nē, 10 eiro minimums, un poga continue. Nākamais solis šeit varam atzīmēt, vai mēs vēlamies papildus informāciju saņemt no klienta atbalsta, un jāatzīst, ka šeit klienta atbalsts vairāk arī mēģinās jūs palielināt budžetu, izmantot vairāk automātiskās kampaņas, izmantot šīs iespējas, tādēļ rūpīgi to izvērtēt, bet jums tas interesanti, tas ir saistoši, jūs varat atzīmēt jā, ja nevēlaties atzīmēt nē. Un šeit arī varat atzīmēt, ka nevēlaties papildus padomus e-pastā, tad tie netiks sūtīti. Šī savukārt jūs brīva izvēle, kā jūs to vēlaties darīt. Poga submit, lai mēs virzītos tālāk uz priekšu ar konta izveidi. Klikšķinām uz pogas continue un tālāk sekojam līdzi darbībām, kuras mums tiek vaicātas. Šī gadījumā te notiek pieprasījums kartei, kura ir jāapstiprina. Ja, tas varētu būt Swedbank vai kāds cits bankas apstiprinājums. Manā gadījumā šeit testa karte ir no Wise, tāpēc arī parādās arī Wise kā maksājuma apstiprinājums. Lūk, nākamais solis mums ir izveidots pats konts. Ja mēs vēlētos uzsākt reklāmu parādīšanu, mums ir nepieciešams veikt arī tālāko reklāmdevēju verifikāciju. Mēs aizpildām informāciju par sevi, informāciju, kur mums pieprasa, bet šobrīd mēs pie tā arī varam apstāties, to mēs varam arī veikt vēlāk. Šobrīd mēs varam aiztaisīt ciet šeit augšpusē iespēju un nonākt mūsu jaunizveidotajā Google Ads kontā. Ja vēlreiz uzklikšķināšu sākumu, lai mēs varam nonākt tur, kur tikko minēju. Nu, lūk, redzam, ka šobrīd pretēji tam, ko viņi vaicā un saka Google Ads konta izveidē, ka būs pagaidu maksājums, viņi tomēr lietotājs piespiež veikt uzreiz manuālo maksājumu, ja tas manuāls maksājums, un tie ir 10 eiro, kurus mēs ieskaitām šajā testa kontā, kur mēs izveidojam, un to nāks ņemt vērā. Lūk, šādā veidā mēs izveidojam Google Ads kontu. Ja mēs esam uzsākuši Google Ads kontu izveidi, kaut kas nav līdz galam pabeigts, tad mēs sākot jaunu Google Ads kontu izveidi, Google piedāvās turpināt vecā konta izveidi.
Ja, tad iepriekšējo, ko mēs neesam pabeiguši, viņš aicinās pabeigt to. Ja tas ir mums lieki, mēs atzīmējam, tomēr, ka mēs vēlamies pilnībā no nulles jaunu Google Ads kontu sākt veidot. Ja mums ir vairāki Google Ads konti, tad šeit redzam, augšpusē mums ir iespēja klikšķinot šeit augšpusē. Mēs atzīmēsim, redzēsim iespēju pārslēgties starp vairākiem Google Ads kontiem. Un arī tie, kas jau būs atslēgti, kas jums būs kaut kāda aktivizēta, pēc tam ir atcelti, redzam, viņi arī parādīsies kā kancelēt. Bet tā ir iespēja, kur jūs varat pārslēgties starp vairākiem kontiem, ja jums nākas strādāt ar vairākiem Google Ads kontiem. Lūk, šādā veidā notiek Google Ads konta izveide.